dabas elementiem izaug dziesmas. No koka lapas, no puķa saknes, no zieda. No pumpuļa, no sāra, no bavēnas, no tērcītes, no peļķes, no dubļiem. No akmens un tajā noslēptām vēlna pēdām. No ķirņa, mušas un bites. No tundura tūkšanas, no sūnās teberēšanas. No vēja bākajiem laukiem. No zeķes smilkstiem, no meža zvēru trīsām. No vientuļu māju logu šīkstiem. No bailēm, steidzīgas skriešanas. No prieka lekšanas, no gaismas stariem spožiem, no tumšām alām un strautiem tajās, no cilvēka, lietas un vietas. Augst skaņa un tad vārds. Un vārds jautā. Kas dod lietu no nelietas? Kas dod lietu no nelietas? Kas dod lietu no nelietas? Dievs dod lietu no nelietas. Paliks lieta nelietā. Labdien, cienījamie skolotāji, vecāki un skolēni! Šodien mēs visi esam sapulcējošies, lai kopā svinētu Latvijas dzimšanas dienu. Dienu, kad sirdīs pūk stiprāk un lepnums par savu valsti piepilda mūs visus. Šī gada svētku moto mūsu dziesma Latvija atgādina, ka tieši dziesma un deja vieno mūs kā tautu. Dziesmu un deju svētku gars dzīvo katrā no mums, gan lielājos svētkos, gan šodien šeit. Būt latvietim un Latvijas pilsonim nozīmē daudz. Tā ir mūsu valoda, mūsu dziesmas, mūsu tradīcijas un mūsu zeme. Tā arī ir atbildība darīt visu, lai mūsu valsts būtu skaista, stipra un droša. Katrs no mums var būt patriots savā ikdienā, mācoties, palīdzot citiem, cienot savu ģimeni, draugus un skolotājus. Jo Latvija sakas ar mums pašiem, ar mūsu domām, darbiem un sirdīm. Šodien svinam ar lepnumu un prieku, lai Latvijas karogs plīvo kā brīvības, drosmes un vienotības simbols, lai mūsu sirdīs vienmēr skan Dievs svētī Latviju, skan Latvijas himna.
Šajā vasarā dimdēja un skanēja notiks 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Lielāki Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki pulcē tūkstošiem koru un vokālu ansambļu dziedātājus, Tautas un mūsdienu deju dejotājus, puteju orķestru un simfonisko orķestru mūziķus, folkloras kopu un tautas mūziku ansambļu dalībniekus, akordionistus, koklētājus, jaunus māksliniekus, aktierus, dažādu māksliniecisko kolektīvu dalībniekus no Latvijas un diasporas. Arī mūsu skolas radoši kolektīvi piedalījās dziesmu svētkos. Izbaudīsim svētku atmosfēru šodien. Uzstājās 2., 5. klāšu meitņu koris un zēnu koris ar skaņdarbu Par mezgliem. Par mezgliem ir oriģināla dziesma ar pavadījumu. Dziesmu komponijas dziedātājs Renars Kampers, kurš tandēmā ar koncerta režisori Ingu Cipi ir sarakstījis arī dziesmas vārdus. Šī dziesma vēsta par piederību, sākot ar ģimeni un beidzot ar Latviju, par ciešiem mezgliem, kas vieno visus mūs.
Latvija dzied, medikas tigri un medības iet, gluži kā krelnes, auguņiem vienā, mēs esam mēsliņi pavēdienā. Katram pašam savu mēsliņu siet. Samtie par zvaigzni viņš uzved kā mīlu un piemērais ieraudim. Tagad klausoties, ko jums jūs sāk, un kaļot nāc, neviens vēl par švāku. Laikam var dzirdīt man galvīgi švāki, nezinu, ko tu man sāki. Visur mēs Karlo kalnu un visata. Tagad balsojam. Kurš pār? Mielskikovu. Vai zinājāt, ka dziesmu svētku tradīcija Latvijā pastāv jau vairāk nekā 105 gadus? Tā ir mūsu tautas sirds, kopā būšana un brīvības simbols. Un kopš šo tradīciju, saksim, no pašas bērnības uzstājās vismazākie mūsu skolas saimes pārstāvji. Es mīlu tevi, Latvija, ar savu mazu sirdi. Dzīn, dzīn, tramvajs brauc, autobus ielas dimdina. Dzīn, dzīn, tramvajs brauc, katru dziesmu skandina. Sēdi draugs manīts. Brauksi ielās kāpīties. Dzin, itvos, Молодец. Бабка, гумори, ты гумори, бабка. Apkārt galvas, apkārt celus, apkārt upes. Leja zeme, augšā saule, pašu Rīgu vidiņā. Apkārt draugus, apkārt smaitas, apkārt žokus, apkārt prieks.
tās dzēmes. Mamonis svinot katru svētku dziesmu vidū. Обе її свежі сазатика, дівмозі ежі, дівосі ежі, обе її свежі сазатика. Ой, цik tu bos, kurežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ir kili kalašeši, kili kalašeši. Dívmozi eži, obie її свежі сазатика. Dívmozi eži, obie її свежі сазатика. Oi, cik tu bos, Kurežam kalašeši, kur ir kalašeši. oi, cik tu bos, Kur ir kili kalašeši, kili kalašeši. Oi, cik tu bos, kurežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ir kili kalašeši, kili kalašeši. Oi, cik tu bos, kurežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ir kili kalašeši. Kili kalašeši, kili kalašeši, kili kalašeši, kili kalašeši, kili kalašeši, kalašeši. Cik skaisti tie bērni mums liekas. Un ietek glazvaina mirkuma, kad mājas jau tagad mums piecas. Es brīnos pār debesu mazu, cik dzīvi, kas stāv un silti. Un ietek cik dīvaina atspulga, ir bīstana peleka smilti. Pats brīnos, es lāpjos, cik kokus, un ja tu tā lezi un izpildīta vai zemešu neļodīgsti.
skatuves 6. un 9. klašu medņu koris ar dziesmu Dumpnieku popūrīs. Dumpnieku popūrīs ir 5 oriģināla dziesmu virkne. Tā ir Zaļā dziesma, Dzeguzes balss, Taisnība, Nāc dejot un gandrīz tautas dziesma. Šīs dziesmu popūrīs ir veidots no Latvijas 3. atmodas perioda dziesmām, kas izgaismo arī dziesmotas revolūcijas laiku un līdz pat mūsdienam atgādina par tautas vienotības spēku.
Uzstājās mūsu skolas lepnums Arnolda Grindvērda vadībā. Orķestris, es dziedāšu par tevi, tēvu zeme. Katrs solījis dejā ir kā pateicība Latvijai par zemi, par sauli, par cilvēkiem, kas to mīl. Uz skatuves 1. un 2. klašu tautu deju kolektīvs. Sitieniņi ir horeogrāfes Baibas Rasmušteinas veidota skatuviska tautas deja ar Georga Dovģālu mūziku. Dzīvespriecīgā un draiskā deja, kas radusies iedvesmojoties no latviešu tautas dejas Plauksņu pulka, aicina dejotājus izbaudīt kopā būšanu un rotāļu radīto prieku.
Dziesmu svētki notiek reizi 5 gados. Visi dziedātāji sāk gatavoties jau dažus gadus pirms uzstāties Meža parka lielajā estrādē. Šīs darbs prasa milzīgu izturību, pacietību un enerģiju. 11. klases valodu groza skolēni sagatavoja jautru performanci, lai nenopietnā izcinājumā parādītu, kā Meža skolā dzīvnieki gatavojas dziesmu svētkiem. Skatāmies un pārdzīvojam visi kopā. Ātrāk, tūlīt būs zvans! Meitenes, nu veiklāk! Pēc sporta stundās! Labi, sēdies jau! Tā. Nu, it kā visi, jā? Viss veiksmi darbā, es iešu mierīgi kafiju padzeršu. Jā, labdien! Sāksim stundu! Man ir ļoti svarīga informācija. Mēs visi varam piedalīties dziesmu svētkos! Jā! Es saprotu, kas ir dziesmu svētki? Tas ir mūsu valsts slēpnums, unikālais pasākums, kura piedalās labākie no labākajiem, talantīgākie no talantīgākajiem. Un šodien es pārbaudīšu, kurš no jums pelnīs šo godu dziedot dziesmu svētkos vispasaules slavenā kori. Tā, jūsu mājas uzdevums bija sagatavot kādu dziesmu. Tā, tagad pie tāfeles ies Lapsiņas. Lūdzu! Nu, gatavas? Mēs ļoti gatavojamies. Ļoti. Labi. Mēs gribam pastastīt, kā dzied putni. Jā, to mēs varam. Cirulis trālina, bezdelīgā vicina. Žagata žadzina, zvirgulis čirkst. Strāsts svilpo, dzeguse punko. Putni, bet jūs, Lapsiņas, kā dziedat jūs? Mums vajag notīmi. Labi, tā. 1, 2, 3. Tā. Mi. Nē. Mi. Espresso macchiato. Man vajag pārtraukumu.
Nu, tik karsti. Tā, pie tāfeles ies. Mēs favorītes. Mēs esam gatavas atbildēt. Jā, lūdzu. Dziedāt! Jā, vai jums ir dziesma? Nu jā, mums ir dziesma. Jā. 1, 2, 3. Dzirdu šo bungošanu! Ejiet savu vietā! Palika pēdējā iespēja. Laiču, lūdzu, visa cerība uz jums! Ātrāk, ātrāk! Gatavi? Jā, mēs ļoti gatavojamies. Ko jūs sagatavojat? Tūlīt parādīsim. Šeit būs maizīte. Te mums būs mēdūtiņš. Te mums būs pīciņas. Mūsu ēdniece pirkti ļoti garšīgas. Te mums būs dēsiņas. Ak, Dievs mans mīļais! Kādas dēsiņas? Kūpinātas! Bet jūs bijāt dziedāt! Vai jums ir dziesma? Jā. Viss! Ejiet žūžu savā vietā! Muzikāla katastrofa! Nu, jūs! Tikai bum, 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 bum! Vai tas ir viss? Ko jūs prāti darīt? Un jūs! Mēdutiņš! Kūpinātas dēsiņas! Jūs! Bidīdī! Nu, tas ir mana nāve! Kas jums notiek, bērni? Kolēģi, kas notiek? Mēs nebrauksim uz dziesmu svētkiem! Kāpēc? Varbūt nevis tik slikti. Tas ir tragēdija! Viss! Pagaidiet, bērni, mēs kaut ko izdomāsim. Pareizi izdomāsim, jā? Varbūt mums kaut kas palīdzēs. Nu, protams, mēs taču varam dziedāt kopā ar bērniem no citām klasēm, jo tād mūsu koris būs spilgtāks un spēcīgāks, kuplāks, jo kopā mēs esam spēks. Mēs aicinām visus skolēnus dziedāt kopā ar mums. Dziedāsim tā,
ka nekad vēl nedziedāju. Izbaudiet šo brīdi, šo īstu sajūtu, jo šīs ir mūsu laiks, mūsu dziesma un mūsu vienotība. Dziedāsim kopā, jo tad mēs varam visu. Patriotisms nav skaļi vārdi, bet gan darbība, kā tu dzīvo, kāds izvēles izdari un kā rūpējies par saviem līdzcilvēkiem un savu valsti. Tas nozīmē cienīt Latvijas valodu, kultūru un tradīcijas. Vārds skolas direktorei Ingrīdei Brokānei. Cienījamie klātesošie, kas ir svētki jums? Tas noteikti ir prieks sirdī, tas noteikti ir smaids, kā viņš rodas. Rodas ar labiem darbiem, ar skaistiem vārdiem, jo ir dzimšanas diena, ir kāds pārsteigums, kāda dāvana. Un tie ir mūsu galvenie svētki. Mēs esam šeit, šajā valstī, tādu mēs viņam gribam redzēt, kādu mēs gribam viņu redzēt. Un pāri tam visam šie svētki. Man gribētos, lai šodien mēs apzināmies savu vietu, savu dziesmu, savu soli, savu vārdu un savas domas, ko mēs palaižam pasaulē, lai redzētu, kāda ir tā valsts.
kāda ir tā mūsu vieta. Cik bieži mēs šajā dzīvē, protam, prasīt, cik maz dot. Man gribētos, lai šodien katrs no mums aizdomājas par pašu galveno. Mēs veidosim valsti tad, ja mēs pārveidosim sevi. Uzrunājiet rītu ar skaistiem vārdiem, atrodiet smaidu un pateicības skatu tiem, kas darījuši jūs laimīgus, un tad būs svētki. Tad būs svētki valstī, svētki būs jūsu mājās, un jūs esat šie galvenie svētku veidotāji, darītāji, un pāri tam visam milzīgs darbs ar sevi. Tā, lai pašam ir prieks, lai mūsu tie mazie soļi, ar kuriem šodien ir ieskandināts deju placis, tivas kautrie vārdi, kuri varbūt nav aizgājuši līdz katra sirdī, izskan jums ar milzīgu darbu atdevi, jo pāri tam visam stāv mūsu piepūle. Un ja mēs pratīsim strādāt un būt pateicīgi, mēs svinēsim prieku savā valstī, sev, savās ģimenēs un savā vietā. Paldies visiem, ka mēs esam daļa no šiem svētkiem un darīsim visu, lai šie svētki nebeidzas ar smaidu, ar vārdu, ar pateicību. Dziesma ir mūsu tautas elpa. Tajā atspoguļojas spēks, mīlestība un ticība. Uz skatuves 2., 5. klašu zēnu un meitiņu koris. 6. 9. meitiņu koris ar dziesmu Pasaule plašā. Pasaulē plašā ir oriģināla dziesma ar pavadījumu, kuras mūzikas un vārdu autors ir dziedātais Rolands Ūdris. Dziesma par vēlmi redzēt un piedzīvot to, ko plašā pasaule var sniegt. Dažādas valstis, vietas un pieredzes. Lai gan dziesma galvenokārt fokusējas uz plašas pasaules atklāšanu, pausts arī tas, ka tepat arī vienmēr būs ko piedzīvot. Dziedāsim visi kopā! Pasaule
mūsu katrā sirdī šodien iemājo lepnums un siltums par Latviju, lai mūsu dziesma nekad neapklust, jo tā ir mūsu spēks. Laimīgu dzimšanas dienu Latvijā! Uz tikšanos!